Pasaule mainās, sabiedrības transformējas, indivīda ieradumi pielāgojas. Un ņemot vērā šo mainīgo pasauli, vidi, kurā pastāv uzņēmumi, institūcijas, organizācijas, mēs, analītikas un vadības grupa PowerHouse Latvija, ticam, ka izprotot šos notikumus, katrs uzņēmums var būt soli priekšā un pieņemt atbilstošākus lēmumus. Un mēs paši sevi uzskatām par akadēmiķiem, kas ir noraušies no saites, un tā arī mūsu ikdienas darbība, ka mēs nesam kopā zinātni, biznesu, paši esot zinātnieki, kas ir biznesā, līdz ar to rodot sinerģiju, kā jaunas zināšanas, ļauj tieši tā, kā Mārtiņš saka, būt soli priekšā visā. Darbības jomas var iedalīt 3 līmeņos. Starptautiskā vide, kur mēs analizējam, kā ģeopolitika, ģeoekonomiskie notikumi ietekmē tavu biznesu un tavu darbību. Sabiedrība, kur mēs analizējam sabiedrības sentimentu, izmantojot mākslīgā intelekta ierīces un metodes. Un visbeidzot ir indivīds. Tātad caur katra, vai tas ir B2B, vai tas ir B2C, tavs klients, kā viņš līdz tevi nonāk, mēs kartējam, mēģinam saprast sociāli antropoloģiskās metodēs, kāds ir katra klienta lietotāja ceļš. Un tas droši vien redzams arī vizuāli mūsu apģērbos no starptautiskās diplomātijas, eksporta tirgiem, ģeopolitikas drošības, līdz individu līmenim, klientu servisam, klientu apkalpošanai. Antropoloģiskā perspektīvā mēs uzņēmumā sadzām faktiski pilno sabiedrības lauku no starptautiskās vides līdz individu, klientu, komersantu līmenim. Un atšķirībā no pārējām analītikas konsultāciju kompānijām, kuras ir meklējušas atbildi uz to, kā padarīt jūsu institūciju, kā padarīt jūsu uzņēmumu efektīvāku, finansiāli noturīgāku. Mēs, PowerHouse Latvija, skatāmies šajā sistēmas laukā, kas ir ārpus, kāda ir pasaule tur ārā, un caur to padarām jūs stiprākus, ļaujot būt ar soli priekšā iepratim jūsu konkurentiem. Excel tabulas tiešām lielākā daļa jau ir iemācījusies sakārtot. Efektivizācija sasniedz jau savus limitus, un tas nozīmē, ka ar jaunu zināšanu palīdzību vienīgā strateģiskā izeja ir radīt jaunu vērtību vai palielināt savu uzņēmumu vērtību vai valsts pakalpojumu vērtību, tās uztveri. Un tas ir tas, ar ko mēs tieši nodarbojamies, lai saliktu kopā dažādus zināšanu laukus un palielinātu vērtību tam, ko jūs konkrētajā lietā darat. Viena no ejošākajām lietām, ko mēs šobrīd darām, ir viss, kas saistīts ar lietotāju un klienta ceļu. Proti, klienta ceļš sākas un beidzas krietni ātrāk un vēlāk nekā pats parasti apmaiņas akts, kad cilvēks izdara pirkumu vai saņem pakalpojumu, un mēs skatāmies uz šo te klienta ceļu pilnā spektrā ar visiem datu apjomiem, kas ir ievācami katrā posmā. Un kā piemēru es varu izstāstīt, mums šobrīd ir brīnišķīgs sadarbības projekts ar Prime Prometics kompāniju, kas pārdod kosmētiku Amerikas Savienotajās valstīs, bet viņi nes uz Latviju atpakaļ sociālo, tā teikt, atdošanu valstī. Un šajā te projektā mēs skatāmies uz lietotāju pieredzi tieši pacientēm, kurām ir nepieciešama hipoalerģiska kosmētika, kā valsts varētu uzbūvēt sistēmu, ka Latvijā mēs dodam to bez maksas, tā kā lai cilvēki var saņemt. Līdz ar to klienta ceļš ir visur. Jautājums ir, kā mēs to spējam uzzīmēt un vai mēs redzam tos datus, ko mēs varam ievākt un to klienta ceļu uzlabot. Jo šodien tādi jēdzieni kā, piemēram, klienta lojalitāte vai augsta uzticība zīmolam sāk aizvien vairāk kristies. Tas ir viss pasaules problemātika informatīvajā troksnī, un noturēt klientu un vadīt viņu cauri klienta ceļam, lai viņš ir apmierināts, bieži vien ir vienīgā stratēģija, lai uzņēmums varētu izdzīvot, plaukt un zelt. Starptautiskajā līmenī vai starptautiskās sistēmas līmenī ģeopolitiskais kompass, kas ir regulārs reāla laika vērtējums par to, kā konkrēti notikumi starptautiskajā sistēmā, sākot no kara un beidzot ar tarifiem, akciju tirgus cenu kāpumu, kā tas ietekmē jūsu biznesu un konkrēti jūsu nozari. Tāpat, ņemot vērā iepriekšējo profesionālo pieredzi, tās ir arī simulācijas, stresa testi jūsu organizācijai, veicinot jūsu noturības spēju, ejot padziļināti un piedaloties simulācijas izspēlēs ar kompānijām, ar kompāniju vadību, lai saprastu, kur ir vājie posmi, ja šāda kara darbība, konflikts nonāk arī mums Latvijas teritorijā.
savalkot to kopā, vienalga, vai tas būtu indivīds vai organizācijas, starptautiskas organizācijas, uzņēmumi vai valsts, lietotājs, kurš ir centrā, plus dati, kas veido lietotāju uztveri un definē viņu uzvedības. Tas ir tas, kā mēs strādājam un to analizējam. Mārtiņ, kas tieši tev ir Powerhouse Latvija? Powerhouse Latvija ir sajūta, ka viss, ko tu iepriekš esi darījis, akadēmiskā vide, Rīgas Traģiņu universitāte, profesionālā vide, aizsardzības ministrija, esot par diplomātu NATO, ka tas kopumā ir rezultējies šajā darbībā, ka tev ir sajūta, ka tu vari dot šo tiešām pievienoto vērtību Latvijas uzņēmumiem un ne tikai, ka šīs zināšanas šobrīd var palīdzēt būt šo soli priekšā un caur to stiprināt tās zināšanas vai darboties tajā laukā, kas tev ir patīkams, kas šajā gadījumā ir ģeopolitika, starptautiskie notikumi, starptautisko attiecību dinamika. Kāpēc izvēlēties Powerhouse Latviju? Powerhouse Latvija noteikti, vismaz man, ir vairāk tāda vērtība pilāri. Pirmkārt, mēs šeit esam iekšā brīvi, un to apliecinās ikdienā strādājot, ka mēs izdarām savas pētnieciskās izvēles, mēs esam atnesuši līdz uz biznesu tādu, angliski saka, independent research, akadēmisko neatkarību un brīvību. Un līdz ar to mēs bieži vien varam iedot atbildes, kas ir ārpus rituālā rāmja, ārpus kaut kādiem priekšstatiem. Mēs, kā redzēsim, objektīvi izpētīsim, iedosim objektīvas atbildes, un iespējams tās pat nepatiks. Bet mēs esam brīvi, tas patīk. Otra lieta, mums ir griba. Un griba ir padarīt pasauli labāku, lai cik tas pūkaini izklausītos, bet tiešām rūpīgi domājot, precīzi iedziļinoties, esot klienta kurpēs, domājot valstiskās kategorijās ar atbildības sajūtu pret valsti, Eiropu, rietumu sabiedrību kā tādu, man šķiet Powerhouse Latvija pierāda, ka, ja tu gribi izpētīt un izdarīt labu lietu un iedot labāko klientam, tad tas ir izdarāms, tas ir sasniedzams. Un tie laika cikli ir ļoti ātri, jo faktiski biznesā mēs nodarbojamies ar super ātru zinātni. Tas nozīmē, ka mēs arī redzam ļoti ātru savu darba rezultātu, un tas, protams, priecē. Jā, un papildinot tas, par ko mēs esam sapratuši, par ko cilvēki tur ārā ir gatavi maksāt, datu ir ļoti daudz. Klientu uzņēmumu institūcijas ir gatavi maksāt par kvalitatīvu, akadēmisku, metodoloģisku pamatotu, datos balstītu interpretāciju. Proti, kā konkrēti šie entie dati, kā tas varētu tevi ietekmēt. Līdz ar to šī interpretācija, šī arī kaut kur subjektīvā pieeja, saglabājot šo brīvību, ir tas, ko visvairāk novērtējam.